Labdien! Mēs varētu lēnām sākt mūsu grāmatas pētījuma atvēršanu. Es domāju, ka varbūt kāds vēl cilvēki lēnām nāks iekšā, bet mums šodien ir ļoti skaists laiks. Diemžēl tev vienmēr ir dzīvē tāds pretruns, ka ja ir skaists laiks, tad nevar redzēt slaidus šajā mazajā aulā, bet tas ar simboliskumu var saskatīt tajā visā, protams. Tās ir bildes pamatā no mūsu novērojumiem tieši piemiņas dažādos piemiņas pasākumos. Bet lai nu mūsu fonā viņas iet, ja arī viņas slikti saredzamas. Es nedaudz no sākuma vēlos pastāstīt par pašu pētījumu kā tādu un par pašu grāmatu ļoti īsi, lai varbūt nebūtu pārpratumi, par ko ir šis stāsts un par ko ir šis pētījums. Mums pamatā šis pētījums aizsākas aptuveni ap 2009. Gada nogalē, un faktiski viņš aizsākās diezgan varbūt nevainīgi tajā ziņā, ka mums interesē pamatā no sākuma tas, kādā veidā vispār šī tradīcija, pieminēšanas tradīcija sāka veidoties atmodas periodā. Un tad, kā saka, soli pa solim, iepazīstoties dziļāk ar procesiem un ar situāciju, mēs tomēr gribējām izpētīt visu vai pamatā visus tos galvenos laukus, kuros mēs sabiedrībā redzam, kuros veidojas šī piemiņa ikdienā vai ikgadēja. Un mēs sākam tos analizēt, un mūsu galvenais tāds vadmotīvs, vai mums bija vairāk vadmotīvu, kāpēc mēs to gribējām pētīt, ne jau tikai pētīšanas pēc. Jo mums pamatā bija svarīgi saprast, kādā veidā, saprotot šo pašreizējo situāciju, kādā veidā var nodrošināt valsts, kur ir valsts oficiālās piemiņas dienas, pirmkārt šīs gan 25. mārts, gan 14. jūnijas, gan ir citi datumi, kā nodrošināt šo padomju deportāciju pieminēšanas tradīcijas ilgtspēju. Ilgtspēju tajā ziņā, pirmkārt, kā viņu nodrošināt, lai tā tiktu pārmantota nākamajā paudzē, bet arī uzturēt un savā ziņā šo tradīciju stiprināt. Jo tie mūsu dažādie dati, ko mēs ieguvām mūsu pētniecības rezultātā, mēs sapratām, ka viņa lēnām šī tradīcija vājinās. Gan sabiedriskajā domā mēs redzam, ka mēs jautājot, cik cilvēki piedalās šajās dienās, mēs redzam, ka tas ir diezgan varētu teikt, nenozīmīgs cipars. Absolūti lielākā daļa vispār ne ģimenē, ne publiski neatzīmē šīs piemiņas dienas, kas ir, protams, problēma, par kuru ir obligāti jādomā. Arī vēl viens vadmotīvs bija, kā ne tikai saglabāt, bet kā veicināt tieši šo mobilizējošo efektu, ja tā var teikt, mobilizējošo spēku šīm piemiņas dienām. Tas nenozīmē, ka mēs gribam, vai mūsu ambīcija bija kaut kādā veidā šīm dienām panākt to pašu efektu, kāds viņam bija 89. gadā, teiksim. Bet vienalga, tas mūsu izejas pozīcija bija, ka mēs redzam, ka daudzās nācijās ne tikai svētku dienas ir tās, kas mobilizē cilvēkus un liek domāt par nācijas vēsturi, bet arī piemiņas dienas. Piemiņas dienas ne tikai attiecībā uz 20. gadsimtu patiesībā. Mēs arī varam atrast nācijās, kurās parādās arī citi gadsimti, kur ir bijuši upuri un kur cilvēki un nācija joprojām atcerās no paudzes paudzē. Un mēs tāpēc uzdevām to jautājumu pētījumā, ir šis viens no vadmotīviem, kas iet cauri, kā veicināt šo mobilizējošo spēku, jo teiksim, tas jau nav nekāds noslēpums, ka šādām dienām viena no funkcijām šādu dienu ir mobilizēt cilvēkus, likt aizdomāties, likt domāt, likt saprast. Sarežģīts jautājums arī. Un vēl viens varbūt tāds vadmotīvs bija, kas varbūt savā ziņā ļoti normatīvs un varbūt arī kaut kādā ziņā viņš grūts arī mums bija, jo ņemot vērā, ka mēs kā sociālie zinātnieki, visi šīs grāmatas autori, mēģinām vienmēr ieņemt ļoti neitrālu, ļoti, ne jau objektīvu, bet ļoti neitrālu, līdzsvarotu pozīciju. Mums tomēr tas vadmotīvs, kas iet cauri grāmatai, ir kā deportācija, pieminēšana var veikt savu morālo funkciju, morālo audzināšanas funkciju. Jo šis vārds morāli, protams, tādā sociāli zinātnēs, it sevišķi tādā profesionālā izpratnē, protams, ir tāds, mums jābūt uzmanīgiem, bet mēs no šīs neesam izvairījušies, un mēs esam par to runājuši, ka deportāciju piemiņai ir jābūt izteikti tieši šajā perspektīvā jābūt veidotai un attīstītai turpmākajās desmitgadēs tieši šo morālās audzināšanas funkciju, vai audzināšana varbūt nav tas pareizākais vārds, tieši šo morālās mācības funkciju. Tas ir par vadmotīviem, kas ir šo pētījumu virzījuši un kas ir uz kā balstās šis pētījums, šī pētījuma arhitektūra. Varbūt nedaudz vēl par
dažām grūtībām, jo šis pētījums tiešām bija grūts. Viņš nebija viegls absolūti. Pirmkārt, tie 3 gadi gandrīz, ko mēs esam ieguldījuši lēnām, vācot datus un analizēt ļoti daudzveidīgus datus, gan kvantitīvus, gan kvalitatīvus. Bet tēma nav, protams, viegla, kā jūs saprotat. Un kaut kādā ziņā jau mums bija jāuzdrīkstās iet arī pret sevi un iet varbūt arī pret kaut kādu tādu vispār pieņemtu tradīciju, nedomāt tikai emocionāli par šo te jautājumu, par deportācijām, bet mēģināt domāt arī lietišķi, nākotnē vērsti, lietišķi. Un tas ir diezgan liels izaicinājums, protams, pašam priekš sevis mēģināt šo jautājumu uzlūkot un analizēt lietišķi. Un no otras puses, mēs, protams, arī mums bija to grūtību, kas to grūtības pakāpi uzturēja arī bija tas, ka mums ir šis grūtais vai grūti pārvaramais mantojums, kā domāt par deportācijām. Proti, mēs zinām, un to mēs redzam, ka ir ļoti daudz grāmatu un arī dokumentālo filmu radīts, kur mēs domājam par deportācijām kā vēsturisku fenomenu pirmkārt. Tas ir daļa un ļoti svarīga daļa no Latvijas vēstures. Bet mēs, teiksim, šis mantojums mums, protams, bija kaut kādā ziņā jāpārvar, jo mēs tieši gribējām runāt par deportāciju pieminēšanu kā sociālu fenomenu, kas ir sakņots tagadnes attiecībās lielā mērā. Un tas mums bija arī tāds, zināmu, grūtumu radīja tieši pētniecībā. Un visbeidzot arī jāsaka, ka, protams, kā jūs saprotat, ir ļoti milzīgs materiāls, ir sevišķi kultūra telpā, Latvijas kultūra telpā, kopš atmodas laikiem radīts par deportāciju pieminēšanu, vai pareizāk par deportācijām, it īpaši biogrāfiskā literatūra. Un mums bija, protams, liels problēmas, vai mēs ļoti daudz enerģijas veltījām, lai savaldītu šo milzīgo kultūras slāni, kas ir radies kopš atmodas laika šīs tēmas kontekstā, un kā strukturēt, saprast, kā interpretēt to visu, kas ir noticies, ka mēs redzam, ka joprojām ir, neskatoties to, ka cilvēki arvien mazāk piedalās deportāciju pieminēšanā, biogrāfiskā literatūrā joprojām ir pietiekami augsti tie izdošana. Katru gadu tiek izdots aptuveni vienāds skaits šo te deportēto dzīves stāstu, ja mēs paskaitām. Tā kā šīs visas lietas mums bija, protams, zinām grūtību šo kultūras slāni vispār saprast, kas ir radies ap šo te svarīgo vēsturisko epizodi, un kas mums bija, protams, ļoti daudzveidīgs datu masīvu uzreiz tas paredzēja. Mēs esam gan intervējuši, gan dokumentus analizējuši, tiesību aktus, gan novērojuši pašos piemiņas pasākumus, gan, mums arī bijuši visdažādākie iesaistītās puses, kuras mēs mēģināsim šodien atzīmēt atklāšanā. Un noslēdzot un dodot vārdu arī citiem cilvēkiem, kurus mēs esam aicinājuši teikt mums kādus viedus, labus vārdus par šo te grāmatu, vai par šādu veidu pētījumiem un tam līdzīgi. Tas varbūt ļoti prozaisks arī grūtumu, kas rada šī pētījuma kontekstā, ir tas, ka šī kolektīva monogrāfija, kā jūs saprotat, tur nav katru nodaļu rakstījis kāds konkrēts autors. Un mēs nākam tomēr no dažādām pieredzēm un ar dažādu skatījumu un dažādām varbūt izpratnēm par lietām. Un uzrakstīt kolektīvu monogrāfiju nav viegla pastaiga šajā kontekstā. Un tas mums arī bija zināms vēl viens tāds ļoti prozaisks, bet tai pašā brīdī svarīgi atzīmējams grūtuma pakāpe, ka mēs spējām vienoties par kopējiem principiem, tā skaitā par kopējām rekomendācijām, kas ir grāmatas pašā nobeigumā. Paldies! Un tālāk es vēlētos aicināt Latvijas Universitātes rektoru profesoru Mārtu Auziņu teikt atklāšanas vārdus dažus. Labdien! Es domāju, ka pēc Mārtiņa šī ievada ir diezgan grūti vēl kaut ko pie tā visu piebilst. Tādēļ varbūt es sākšu tā nedaudz neoficiāli un nedaudz personiski. Es gribētu teikt, ka nākot uz šīs komandas, ja tā var teikt, veidot to grāmatu atklāšanas pasākumiem, un šī nav pirmā grāmata, kas ir radusies šādā, varbūt nedaudz mainoties sastāvam, bet tomēr šai komandā man vienmēr ir ļoti pozitīvas emocijas, jo ir pārliecība, ka tas ir dziļi, tas ir nopietni un ka tas darbs, kas ir izdarīts, patiešām ir ļoti vērtīgs. Un skatoties uz šo grāmatu, es domāju, ka es varu tikai vēlreiz teikt, ka tas patiešām ir skaisti. Pirmkārt jau pati tēma. Es domāju, ka šī pētnieku grupa vienmēr izvēlās ļoti svarīgas tēmas, kas ir svarīgas sabiedrībai kopumā.
Bet no otras puses, tas, protams, vienmēr ir nedaudz riskanti, jo izvēloties šādu tēmu, padomju deportācijas. Tas ir ļoti viegli, man liekas, šādā tēmā ieslīgt kaut kādās klišejās, ieslīgt kaut kādā populismā, bet šī gadījumā ir 100% pārliecība, ka tas nav noticis. Tas ir 100% pārliecība, ka šī grāmata ir ļoti dziļš, ļoti profesionāls un, es gribētu teikt, ļoti gudrs pētījums. Un šis te pēdējā frāze ļoti gudrs, es domāju, ir atslēgas frāze visā šī. Jo, ejot detaļās, iedziļinoties šī tēmā, tur ir tik daudz nianšu, tik daudz sarežģītu nianšu, par kurām ir ļoti nopietni jādomā. Un šeit tas ir noticis un šeit tas ir izdarīts. Vēl viena lieta, ko gribās skatoties uz šīm grāmatām un šo konkrēto tā skaitā vienmēr teikt, ka šīs sarežģītās tēmas ir jāmāk uzrakstīt tā, lai viņas būtu interesants lasīt ne tikai speciālistiem, ne tikai profesionāļiem, bet arī, ja tā var teikt, normālam cilvēkam. Un es domāju, ka šī arī ir fantastiska māksla, kas pieder Mārtiņam un viņa līdzbiedriem, strādājot pie šiem projektiem. Mēs zinām, ka vesela virkne iepriekšējā grāmata ir kļuvuši ne tikai grāmatas nozīmīgas pētniekiem, bet ir grāmatas kļuvuši par ļoti pirktām grāmatām un grāmatu dažādos rangu tabulos mūsu grāmatnīcās ir ilgus nedēļas un mēneši bijuši pārdotāko grāmatu augšgalā. Tas nozīmē, ka par šīm tēmām var uzrakstīt arī tā, lai tas būtu interesanti lasīt ne tikai pētniekiem, bet visiem pārējiem. Un es domāju, ka tā arī ir milzīga māksla to izdarīt un šiem cilvēkiem to izdodas izdarīt. Vēl nobeigumā es gribētu teikt, ka man ir bijis tā iespēja skatīties, varbūt, kā šī pētnieku komanda ir attīstījusies. Es tā labi atceros, kad universitātes gatavojot universitātes 90 gadu jubileju, tika veidot grāmata par Latvijas universitātes 90 gadiem, varbūt tie bija daļa cilvēku bija citi, bet kaut kādā mērā tie bija tie paši cilvēki ar Mārtiņa aktīvu piedalīšanos, kas šo universitātes 90 gadu grāmatu veidoja. Toreiz tie bija studenti un studējošie, tagad tie jau ir pētnieki ar grādiem un patstāvīgi pētnieki. Prieks redzēt, kā šie pētījumi ir attīstījušies, kā kvalifikācija ir augusi, kā spēja šāds pētījums veikt ir augusi. Un arī tas, ka, ja kādreiz likās, ka ir profesora Vita Zelča un viņa to visu satur kopā un bez tā tas tā īsti nevarētu varbūt notikt, mēs zinām, ka tagad profesors Zelča kādu brīdi ir ilgāk ārzem komandējumā, un mēs redzam, ka grāmatas rodās tāpat, pasākumi notiek tāpat. Tas nozīmē, ka arī bez metra, bez Vitas Zelčas tādas ikdienas rūpes par to, lai šis viss varētu notikt, viss turpinās. Tā kā man ir prieks redzēt, kā šis centrs un šī pētnieku grupa attīstās aug, un es domāju, ka šis droši vien vēl nav kaldgals, vēl ir kur attīstīties tālāk. Tā kā, lai jums veicās arī tālāk. Paldies! Paldies par labajiem vārdiem. Un kā vēl vienu cilvēku, svarīgu cilvēku, mēs gribam aicināt. Konteksts, kāpēc mēs aicinājām, protams, ir saistīts ar to, kā jau es ieskicēju. Šīs grāmatas uzdevums nav tikai reflektēt, parādīt, kā kaut kas ir noticis. Šīs grāmatas uzdevums ļoti lielā mērā ir sniegt priekšlikumus, dot virzienus, izgaismot problēmas, kuras ir izcināmas gan pilsoniskās sabiedrības līmenī, gan kultūras institūciju līmenī, bet pirmām kārtām valsts politikas līmenī. Un tādēļ es vēlos aicināt arī savus zināmas pārdomas par šo te grāmatu un par vispār šāda tipa pētījumiem teikt ministra prezidenta ārštata padomniecei Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos Sarmītai Ēlertei, kura arī savu laiku ļoti un arī joprojām arī ļoti daudz enerģijas veltījusi tieši domājot par valsts atmiņu politiku, kas ir viens no atslēgvārdiem šīs grāmatas kontekstā. Labdien! Apsveicu grāmatas autors, apsveicu grāmatas atvērējus ar šo priecīgo brīdi, bet tā kā šī grāmata manās rokās, tāpat kā jums lielākai daļai nonāca patās, tad es atsaukšos uz varbūt kādu citu grāmatu un kādu atziņu tajā izlasīt. Nesen iznāca Raiņa Kastaņola. Un Rainis, tur rakstot par Kastaņolu, piemin arī Aspāziju, dod vārdu viņai.
Un Aspāzija apraksta brīdi pēc 5. gada revolūcijas, kad daudziem šīs revolūcijas līderiem bija jādodās projām no Latvijas, un vairāki simti šo politisko bēgļu ir Cīrihē, Šveicē, un Rainis un Aspāzija mudina viņus rakstīt savus atmiņas, par 5. gadu, par šo latviešu revolūciju, kā viņi saka. Un tas viņas teikums, kas man likās svarīgs, skan šādi. Tautai un viņas kultūrai vajag savas vēstures, savu tradīciju, uz ko tā varētu dibināties. Man liekas, ka šim vārdam dibināties latviešu valodā ir tāda ilgstoša nozīme. Tas nav tā, vienreiz sanāk kopā, nodibina un viss ir kārtībā. Tā dibināšanās, viņā ir tāda ilga esamība. Un, protams, ka rakstot šīs atmiņas, viņi runā par laiku, par 5. gadu, kas būtu svarīgs nācijas pašizpratnei, dibinot savu valsti, kas tai vēl ir tikai priekšā. Bet, manuprāt, šis vārds, šī dibināšanās, nozīmē arī tādu nepārtrauktu darbu un sevis izpratne. Nācijas sevis vēsturiskā izpratne ir viens no tiem pamatiem, kas nāciju padara par nāciju, nevis kādu abstraktu ļaužu kopu, ļauj izjust solidaritāti pret tiem, ar kuriem mums kopā ir šis kopīgais stāsts un padara mūs, tā skaitā, par demokrātisku kopienu. Nu, lūk, un domājot par šo laiku, ko grāmatā ir analizējuši autori, neapšaubāmi, kā kādas valsts dibināšana, tās neatkarības atjaunošana vai šīs valsts neatkarības iznīcināšana ir šķiet paši svarīgākie katras valsts biogrāfijas fakti, ja tā var runāt. Un domājot par to, kam tad ir jāpiedalās šajā, kā es jau teicu, manuprāt, nepārtrauktajā dibināšanās procesā, nozīmē sevis pašizprašanas procesā, savas nācijas un valsts gribas stiprināšanas vai vājināšanas procesā. Tad te es pagūvu pašķirstīt grāmatu, un tur sākumā ir tāda sarežģīta schēma, kas tajā piedalās. Tajā piedalās indivīdi, tajā piedalās valsts institūcijas, akadēmiskās institūcijas, un man šķiet, tur nav nekāda pretruna, jo tad, kad mēs runājam par kādu, nācijas pašizpratni vai šo kopējo stāstu, tas nekādā ziņā neizslēdz ļoti daudzus individuālus un ļoti iespējams arī pretrunīgus stāstus. Bet man šķiet, ar šīs grāmatas pienesums ir arī vēl tādā ļoti svarīgā ziņā, ka ja līdz šim šis laiks pārsvarā ir vēsturnieku pētīts, ja par to ir ārkārtīgi daudz personīgo atmiņu un šī laika izklāstu un interpretāciju, tad šie pētnieki pievieno vienu svarīgu jaunu aspektu, un tas ir, kā veidot politiku. Un kā šīs politikas veidošanā būtu jāpiedalās, kā jau es teicu, valstī, akadēmiskām institūcijām, indivīdiem, pilsoniskai sabiedrībai plašākā nozīmē un nevalstiskajiem sektoriem. Es domāju, ka šis virziens, kurš man tomēr šķiet ir jauns tādā Latvijas sabiedrības sociālajā apziņā, tātad tieši šis atmiņu politikas virziens ir ļoti nozīmīgs, un es priecājos, ka ar to nodarbojas tādi kvalificēti un jauni cilvēki. Lai jums veicas! Liels paldies! Mums, protams, šī grāmata pētījums būtu varbūt tapis, bet šī grāmata nebūtu tik skaista, tik daudz
un varbūt mēs nevarētu šodien atvērt to grāmatu, ja mums nebūtu atbalstītāji, ļoti reāli atbalstītāji, kas mums šo grāmatu ir atbalstījuši izdošanā un arī pirms izdošanas. Tāpēc es vēlētos viena no lielākajiem atbalstītāju vārdā aicināt šeit pāris vārdus pateikt par šo grāmatu Friedricha Heberta fonda Baltijā projektu koordinātoru vai projektu menedžeri Denis Hanovu, doktor Denis Hanovu. Lūdzu. Mums ir ilglaicīga sadarbība ar šo fondu, varu piebilst. Jā, labdien, godījamies rektora kungs. Paldies par iespēju šodien būt šeit klāt, jo tik tiešām mēs tiekamies regulāri, gan zinātniskajos pasākumos, konferencēs, semināros, gan atkal bagatinot mūsu Latvijas grāmatu tirgu ar šo ļoti vērtīgu pētījumu. Ko es varētu teikt, runājot par fonda līdzdalību šajā projektā? Kādreiz man gribētos, lai tad, kad mēs piedāvātu pētnieciskai grupai iespēju atbalstīt kādu projektu, grupa pateiktos par šo iespēju un teiktu, paldies, mums nevajag, jo valsts ir parūpējusies par to, lai pētnieciski institūti, kas analīzē kultūras atmiņu, kas neļauj pētnieka balsim apklusēt, kas neļauj politiķiem eksploatēt atmiņu, būtu atbalstīti droši, viņi būtu iespēja plānot uz ilgāko laiku savu darbību, savas vīzijas, savas cerības. Daudz, kas jau ir padarīts šajā jomā, bet vēl joprojām pamās, tādēļ mēs esam bijuši arī šajā procesā iesaistīti, un es arī ar milzīgo interesi pašķirstīšu grāmatu, cik ātri tas sanāca pirms šodienas pasākumā. Es domāju, ka tagad ir tas posms, kad pētniekiem gribētu galu galā pabeigt šo procesu un izbaudīt šo grāmatu, iespējams pat kādu brīdi neredzēt šo tekstu. Bet no otras puses vēl ir ļoti daudz uzdevumu. Vismaz divus es gribētu šeit minēt. Pirmais, tas, ko rektora kungs jau ir minējis, kā varētu izvairīties no populisma. Es domāju, ka populismu atstāsim politiķiem, pētniekiem tas nedraud. Jautājums ir cits. Mēs varam pagriezt šo iedzienu otrādi. Kā tikt pie tautas? Kā šo populismu ar pozitīvu zīmi izmantot tā, lai to var izlasīt? Lai tas nepaliktu šajā telpā, lai tas nebūtu tikai nosūtīts uz bibliotēkām, centrāliem un reģionāliem, un lai to neizmantotu referātiem un bakalaura darbiem. Tas ir milzīgs izaicinājums. Kā vēsture var kļūt populāra, nevis populistiska? Un otrais jautājums, deportācijas nebija tikai latviešu trauma. Ir ļoti daudz citādo cilvēku, citas etniskas izcelsmes, citas reliģijas ir cietuši no padomju režīma. Vai tas nevarētu būt pamats, lai apvienot sabiedrību apstākļos, kad ļoti daudz mūs sašķel? Kā mēs varam stāstīt citādam arī par viņa traumu un arī par latviešu traumu? Kā var nonest latviešu stāstu līdz citām, lai šis citādais nenoslēgtos sevi, kas ir pirmā un visvieglākā un principā saprotamākā reakcija, jo tas ir ērti. Un kā varētu saredzēt, ka šis citādais varētu saredzēt savu dalību šajā traumā. Es domāju, tas ir otrais milzīgais izaicinājums. Tas nozīmē, ka mēs droši vien tiksimies atkal, jau varbūt cita formāta, pieaicinot pedagogus un tā tālāk, lai varētu šo atzīnumus, šo grāmatu un šo pētījumu nonest līdz sabiedrībai. Lai mēs šeit nenoslēgtu šajā burvīgajā, mazajā aulā. Mums ir vajadzīga krietni lielāka telpa šim projektam. Paldies! Tad nākamo grāmatu mēs atklājam lielajā aulā jau. Un Denis, protams, aizskāra ļoti, ļoti jutīgu un tai pašā brīdī ļoti sarežģītu tēmu par to, kā šo te nomināli latviešu traumu vai vēsturisko pieredzi projicēt un arī nodot arī mazākumtautībām Latvijā. Un ticiet man, it sevišķi Rolf Krucevsku, kur vienkārši rakstīja arī par šo tēmu vairāk šīs grāmatas kontekstā. Mēs esam vairākām naktīm diskutējuši Skype'ā, strādājot pie šīs pētījuma, jo mums šis pētījums iet tādā dialogā, protams, mēs esam kopīgi autori pie visa teksta un esam runājuši par to, jo tā nav vienkārši tēma, kā mēs dažādos veidos mēģinām par to runāt grāmatā, sākot ar to, vai varbūt ir, pirmkārt, nevajag aizmirst, ka ir arī 90. gados atklāta plāksne no Latvijas izsūtītajiem krieviem, ja nemaldos.
Mēs esam runājuši ar Pareizticīgo baznīcas pārstāvjiem arī, kas lielā mērā mobilizē, jo mēs, mums viena nodaļa veltīt vispār baznīcu iesaistē pieminēšanas procesā kā tādā. Tur neko valsts nevar darīt, tas ir absolūti baznīcas ziņā, kā to darīt. Ticiet man, mēs ar šo jautājumu nodarbojamies, un ar to būs jānodarbojas, jo es piekrītu ļoti lielā mērā Denisam Hanovam, ka šī ir iespējams vienīgā, lai arī traģiska, bet vienīgā epizode, uz kuras, vai vienīgā pieredzes platforma no 40 gadiem, uz kuras Latvijas sabiedrība var saliedēties, lai arī viņa ir lielā mērā traumatiska, nevis uzvaroša, bet tā ir vienīgā, jo pārējās visās ir lielā mērā ļoti izteikts šķeltniecības līnijas. Šeit jau tās šķeltniecības līnijas izteikti neparādās. Vienkārši ar to nav īsti strādāts tik mērķiecīgi, acīm redzot. Bet, lai saglabātu zinām intrigu un lai jūs lasītu šo grāmatu, lai neizstāstītu visas svarīgākās problēmas, pašlaik vēl es arī vēlos, protams, arī vienu no svarīgākajām personām aicināt, bez kā šī grāmata nebūtu iznākusi, proti izdevniecības Mansards vadītāju Jāni Ogu, kurš ir arī mums ilgs sadarbības partneris. Teikt pāris vārdus, lūdzu, Jāni. Paldies. Sveicināt, godājamies rektora kungs, Elirts kundze, klātesošie. Kārtējo reizi, kā jau rektora kungs arī minēja, stāvot mazajā aulā auditorijas priekšā un atverot kādu no sociālās atmiņas pētnieku sagatavotajām grāmatām, es varu tikai apliecināt šo izdevēju prieku un laimi varēt un spēt un būt klāt gadījumos, kad iznāk ļoti karsti un ļoti aktuāli. Gan pētījumi, gan grāmatas vispār. Un šeit ir tas brīnišķīgais gadījums, kad izdodas gan šķietami akadēmisku un tiešām šķietami šauram lokam domāt pētījumu, pacelt nācijas intereses lokā un piesaistīt iespējami plašu auditoriju gan Latvijā, gan ārpus tās, izmantojot faktiski visus iespējamos šodien līdzekļus, gan drukātajos mēdījos, gan sociālajos mēdījos. Un man ir liels prieks, ka to es minēju arī citā reizē, ka pētnieki, strādājot pie savu pētījumu izdošanas un cenšoties, lai tie iznāk pēc iespējas ātrāk grāmatas formātā, nebaidās nemirkli iet dziļumā tādos grāmatniecības knifos un varētu pat teikt noslēpumos un būt klāt katrā brīdī, katrā grāmatas tapšanas posmā, sākot ar redaktūrām un korektūrām un maketu sagatavošanu un līdz pat dizaina izveidēji un arī grāmatas izplatīšanai. Par to bravo un ceru, ka tas noderēs arī turpmāk gatavojot pētījums starptautiskā līmenī. Un visbeidzot, vēl viena piebilde, kas man ir ļoti simpātiska un kā no humanitāro zinātņu lauka nākušam pilnīgi pārsteidzoša un brīnumaina, tā ir 4 autoru spēja saplūst vienā tekstā, neliekot savu vārdu pie katras nodaļas vai nekādā veidā nemēģinot identificēt, kuru tad lapus, kurš autors ir uzrakstījis. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi un varbūt, ka tā ir jauna iespēja arī citu nozaru pārstāvjiem. Lai grāmatai labs ceļš, paldies visiem! Paldies! Uzrunu daļu mēs esam noslēguši, bet tagad sākās apsveikumu daļa. Apsveikumu daļa mums ir ļoti izvērsta un detalizēta, tāpēc, ka mums ļoti daudz cilvēki ir bijuši šajā projektā iekšā dažādos veidos. Un pirmkārt, mēs gribētu pasniegt grāmatas cilvēkiem, kas mums bija vairāk nekā 30 cilvēku, kurus mēs intervējām kā ekspertus, kur ir dažādos, kā jau Sarmīta Elērta atzīmē, mūsu sarežģīto schēmu grāmatas ievadā, no šiem te laukiem dažādajiem, no visiespējamākajiem, gan no valsts iestādēm, gan no muzejiem, gan no reģioniem. Mēs esam intervējuši cilvēkus, lai vienkārši saprastu, lai uztaustītu tās galvenās problēmas, kas ir pieminēšanas kontekstā svarīgas. Un mēs gribam vienkārši pateikties šiem cilvēkiem, ka viņi piekrita, ka viņi bija atvērti mums intervijām un pasniegt katram no viņiem grāmatas, bet, lai bišķiņi ekonomētu laiku, es saukšu pa 5 priekšā, šeit, auditorijas priekšā. Un tad pirmos 5, tātad Ogres politiski represēto klubu dibinātājs un dibinātājs Edmunds Būmanis. Vai ir šeit? Lūdzu. Latvijas okupācijas muzeja piemiņas vietu programmas vadītājs Rihards Petersons. Laikam nav.
Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Gunārs Resnais. Tad mums ir dokumentālo filmu režisora un fonda Sibīrijas bērni vadītāja Dzintra Geka. Nav. Ļoti palīdzēja mums, ļoti daudz informācijas un vērtīgas informācijas deva. Latvijas radio 3 klasika direktora Gunta Vaivode. Nav. Latvijas radio 1 direktora Ines Maķišonaka. Nav, skatāmies. Latvijas radio 2 direktors Armīts Ronis, man liekas, neredzu. Nu, nekas. Bijušais Saeimas deputāts Juris Vidiņš. Nav. Mums speciāli mēs braucām viņu uz Reizekni, ja nemaldos intervēt. Latvijas televīzijas informatīva dokumentāla raidījuma satura redaktors Armīta Plūme. Arī nav. Tad Rīgas politiski represēto biedrības vadītājs Jānis Lapiņš. Nav. Rīgas evaņģēliskās luteriskās augšām celšanās draudzes mācītājs Gunts Kalme. Es nosaukšu visus. Latvijas valsts arhīva projekta aizvestie vadītāja Iveta Šķiņķa. Nav. Režisors Pēters Krilovs. Nav. Latvijas okupācijas, es zinu, kad ir. Latvijas okupācijas muzeja audiovizuāla materiāla krātuves vadītājs Andris Feldmanis. Lūdzu, Andri. Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krātuvu glabātāja Lelde Ozolneimane. Redzu, ir. Vēstures skolotāja biedrības vadītājs Valdis Klišāns. Nav. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Arnis Āboltiņš. Nav. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Arnis Āboltiņš. Arī nav. Vai ir? Nav. Ir? 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 Nav. Labi. Ne, slikti, bet nu. Izdevniecības lauka avīzes vadītājs Andorijas Dārziņš. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja zinātniskā līdzstrādniece Olga Aļiksejeva. Bet varbūt kāds mums var kāds pārstāvs, nav neviens. Nav laikam. Latvijas valsts arhīva personu fonda un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referenta Aija Kaunciema. Un Aija Kaunciema arī piedalījās mūsu pavasara pirmajā prezentācijā, kad mēs prezentējam šos pētījumus, mums bija labas sarunas. Un arī vēsturnieks un Latvijas valsts arhīva projekta aizvestie dalībnieks Jānis Riekstiņš. Atzīmēšu, ka Riekstiņa kungs, mēs runājam arī pie mēdījiem, un mēs izdalām tādus aktīvos atmiņas kopējus. Riekstiņa kungs ir viens no aktīvākiem tieši tādu popularizēšanā, vai populārā veidā, kā Denis Hanovs pieminēja, daudz publikāciju veltīs tieši ikdienas mēdījos. Lūk, es domāju, mēs esam nosaukuši visus no tiem, kurus mēs esam intervējuši. Daži nav atnākuši, bet gan jau mēs kaut kā viņiem grāmatas aizgādāsim. Bet tagad vēl viens svarīgs mūsu pasākuma sadaļa, protams, ir arī radošā grupa tieši, kas ir šo skaisto grāmatu veidojusi, un ne tikai vizuāli, bet arī mums to tekstu tādu labu veidojusi. Un mums ir arī ilglaicīga sadarbība šiem cilvēkiem jāatzīmē. Un es tāpēc vēlos aicināt šeit autorijas priekšā Lauru Aboliņu un Mārtiņu Zandbergu, Siarteka galvenos cilvēkus, māksliniekus. Viņi mēs jau sākam saprasties no pusvārda. Galvenokārt liela daļa no šo grāmatu vākiem, ne visi, ir šo mākslinieku roku darbs. Un Ieva Jansone, lūdzu. Ieva Jansone, kas ir arī mums ilgstoši cīņu biedrs, cīnoties ar mūsu tekstiem, ar mūsu jaunvārdiem. Paldies par labiem vārdiem. Ne visi viņi ir pamatot, bet no labas vārdas ir prieks dzirdēt vienmēr. Mans personiskais prieks šodien ir tas, ka man ir bijis tas gods un prieks skatīties kā no studentiem, no mācekļiem. Visi viņi ir ceļā jau uz meistariem, tāpēc es apsveicu autors. Man ir tiešām liels prieks, ka no studentiem, maģistriem izveidojas jau pastāvīgi pētnieki. Un es tiešām novēlu jums labu šo ceļu. Un tāds ungāru rakstnieks Mārai ir sacījis, ka, protams, galvenais ir mērķis, bet ļoti svarīgs ir pats ceļa gājums. Un ļoti svarīgi ir ceļa biedri. Tāpēc es jums novēlu nenovirzīties no ceļa gājuma un nepazaudēt pa ceļam savus ceļa biedrus. Es jūs apsveicu. Paldies liels.
Nu, tagad arī radošā grupa jau gandrīz ir apbalvota. Tad te, kā saka, ierosinājums no autorijas Jāni Ogu lūdzu aicinām priekšā tomēr. Aicinām šeit, jo arī viņš ir daļa no radošās grupas, kaut vai tāpēc, ka mēs strādājam kopā pie teksta. Tas nav tā, ka mēs aizsūtam tikai gatavu produktu uzreiz. Tieši tā. Paldies. Paldies, Olga. Jā, no mūsu puses savukārt sveicieni autoriem. Olgai Procevskai. Tā, Laurai Usulei. Protams, Mārtiņam Kaprānam. Puķes. Un lielās grupas vārdā un arī klātesošo Andri Saulīti un Vitu Zelči mēs varētu lūgt pārstāvēt Aju Rozenšteini, kura brīnišķīgi satur kopā sociālās atmiņas pētniekus radošā, administratīvā un dažādā citādā, kā to varētu teikt, sauksim tev par krustmāti. Paldies. Paldies Andra Saulīša un Vita Zelčs vārdā. Paldies. Par Andri Saulīti vienīgais piebilstams, viņš kamerā droši vien mums tagad, viņš ir piecēlies 7 no rīta Ņujorkā šodien speciāli, lai arī vētra tur bija, kā jūs ziniet, un mūs vēro. Viņš studē pašlaik tieši mūsu internetā, jo tas tiešraidē šī grāmatas atvēršana, tā kā sveiks, Andri. Tātad mēs gandrīz esam jau aizvēruši, bet atvēruši savu grāmatu. Tikai mums ir vēl viena maza niansīta vai nians, bet varbūt svarīga ļoti lieta. Mēs negribam tā ļoti oficiāli, bet mēs gribam nedaudz neoficiālākā gaisotnē to grāmatu atvērt arī pašās beigās. Mums, kā jūs redzat, ir arī tur izmantot grāmatā, tiem, kuriem grāmata, protams, tie var redzēt tagad, ir izmantot arī skolēnu zīmējumi. Galvenokārt viņi ir nodaļā par vēstures mācīšanu, deportācijas vēstures mācīšanu. Un tad, kad mēs domājam par grāmatas vizuālo tēlu, mēs domājam, kaut ko vajag tādu ielikt, kur mēs parādām, ka arī kaut kā citādāk var mācīties un runāt par šo te smago vēsturi. Un mūsu lokā vai mūsu rīcībā nonāca Fonda Sibīrijas bērni rīkoto konkursu, zīmējumu konkursu laureātu darbi. Un mēs izvēlējāmies dažu darbus, lai vienkārši, tas ne tikai ilustrācija, bet mēs arī par to gribējām un arī uzsveram tekstā, ka šis ir viens veids, kādā citādāk stāstīt un citādāk izglītot cilvēkus. Ir sevišķi jaunus cilvēkus, kuriem varbūt īpaši vēsture neinteresē kā tāda. Vizuālā valoda. Kāpēc ne? Tas ir viens veids, kādā runāt par vēsturi un kā mācīt. Tādēļ mēs esam uzaicinājuši šodien ciemos visus tos, ja nemaldos jau pirms kādiem 8 gadiem vai vismaz pirms kādiem 6 gadiem konkursos piedalījušos cilvēkus, kur ir zīmējuši šos zīmējumus, kur zīmējumi šeit publicēti, un arī viņu skolotājus, zīmēšanas skolotājus. Un tālāk es nodošu mikrofonu Lauras Uzulas rokās, un viņi turpinās šo te stāstu. Un stāstu mēs turpināsim vispirms ar to, ka es ļoti lūkšu piecelties un iznākt šeit priekšā visus tātad zīmējuma autorus. Un proti tātad Sandra Rone, kas ir Vanzenes vidusskolas skolotāja. Es ļoti ceru, ka ir ieradusies. Diemžēl nav. Tad ir tā Vanzenes vidusskolas bijusī skolniece Ieva Hermane, Toms Jansons un Ieva Grantiņa. Ļoti jauki, vismaz Toms ir ieradies. Paldies tev, Tom. Tāpat lūdzu arī iznākt šeit priekšā Baumeņa Kārļa Viļķens pamatskolas skolotāju Ilvu Zvirgzdiņu. Ir lūdzu ieradusies? Ļoti jauki. Lūdzu, nāciet. Un, protams, arī Dārtu Rasu Ozolu, kas ir skolniece un zīmējuma autori, kuru esam tātad arī nopublicējuši. Un
Zemītes pamatskolas absolvents Klāvs Užulis, kurš arī ir viens no tātad zīmējuma autoriem. Tagad, turot rokās grāmatas, varbūt es jūs palūkšu nedaudz atcerēties to laiku pirms 6 gadiem, jo 2008. gadā norisinājās šis zīmējuma konkurss. Proti, kas jūs jaunieši, tolaik laikam vēl pamatskolēni vai ne, kas jūs pamudināja iesaistīties šajā zīmējuma konkursā un cik daudz jūs paši tolaik zinājāt vispār par deportācijām? Tom. Man vispār pamudināja iesaistīties, kā jau visus, varbūt uz klases audzinātāji, jo viņi tā kā, varbūt, kā teikt, redzēja mazliet mazu talantu manī, kā man iespēja apvienot manas idejas ar pildspalvu un zīmolu. Un tā arī apmēram es iesaistījos šajā projektā, ka vienkārši sameklēju arī, protams, mazliet informāciju tajā laikā, cik, bija daudz mazāks salīdzinot kā tagad. Un tā arī radās mazliet pameklējot kaut kādas idejas, mazliet idejas un tā. Bet informācija tev par deportāciju tēmu, tu to uzzināji no ģimenes, skolas, draugiem vai kāds? Pārsvarā jau no skolas, kā jau visi, kur mums izglītoja arī. Un arī, protams, kad ģimenes stāsti, kāds viss ir noritējis un noticis tajā laikā. Paldies. Kāds ir Dārtas stāsts? Mans stāsts laikam ir tāds, ka tas bija labu laiku atpakaļ, un es atceros, tas bija tāds laiks, kad piedalījos visos konkursos pēc kārtas, katrs bija jauns izaicinājums, un šis bija diezgan liels izaicinājums, jo es vēl biju jauna, maza, un daudz nezināju par šādām lietām, par deportācijām. Un arī es ievācu nelielu informāciju. Kad es ievācu šo informāciju, radās ļoti daudz idejas. Un šīs idejas tika apkopotas un viss tas salikts kopā. Un tā pamazām radās tieši šis zīmējums, kurā bija salikts visas idejas kopā. Klau, cik daudz varbūt tu pats tolaik zināji par deportācijām un cik daudz tu šobrīd zini, ja tu salīdzini to savu pieredzi? Tātad, tas arī bija kādu laiku atpakaļ, kad es piedalījos visos konkursos, kur varēja. Bet man vairāk tas tolaik droši vien asociējās nevis ar to, kas ir skolā mācīts, bet tieši ar to tuvinieku pieredzi, pazīstamā cilvēku pieredzi. Man tā konkrēti palicis atmiņā no kaimiņiem. Kaimiņos dzīvoja tāds vecs vīrietis, kurš man vienreiz stāstīja par to, ka viņš Sibīrijā izsūtījumā, kad nav bijis ko ēst, ka viņam bija jāēd paša suns. Un līdz ar to tas bija tāda ļoti drūma tēma, un tāpēc arī tas darbs bija. Es tikai tagad apstījos, un tas bija tāds augstums un ziema un tādas asociācijas. Paldies. Un savukārt skolotāji, es vēlētos jautāt, cikai lūdzu, tik tiešām kā tad šobrīd ir šī situācija pirms 6 gadiem, kad jūs iesaistījāties konkursā un pamudinājāt savu audzēkni piedalīties, un tagad, cik deportāciju tēma šobrīd ir jauniešiem saprotama, šis mācīšanas veids, varbūt kā ir mainījies? Es esmu vizuālās mākslas skolotāja. Mēs ar Dārtu nākam no Baumeņa Kārļa dzimtenes Viļķens. Mūsu skola ilgus gadus piedalās konkursā Vēsture ap mums. Arī caur šiem pētījumiem esam izpētījuši izvestās ģimenes, kas ir Viļķenē, un caur vēstures un vizuālās stundas kopā apvienojot šo tātad informāciju. Mēs arī centāmies, es pat atceros, ko Dārta zīmēja tajā reizē, bet tagad jāskatās, vai tiešām atmiņa neviļ. Ja mēs salīdzinām to pieredzi, tad mūsdienās šobrīd kā tas ir? Vai ir kaut kas mainījies tajā jauniešu informācijas telpā? Viņiem ir labāk, vieglāk saprotami šie traģiskie notikumi? Es domāju, ka caur vēstures stundām un arī mūsu skolā ir tikko atjaunots muzejs, kurā varētu būt arī zinām daļa par deportācijām. Un caur šo mēs aktualizējam šo tēmu un cenšamies skolēniem visiem stāstīt. Paldies, lai jums veicās arī turpmāk, iesaistieties arī šobrīd jau šajā vecumā dažādos pasākumos un konkursos. Un tiešām paldies, ka ieradāties.
Paldies! Es domāju, optimistisks nots, uz kuras beigt oficiālo daļu. Un aicināt jūs visus, ja kādam interesē kāda cita no mūsu intelektuālajiem produktiem, grāmatām, var iegādāties pie šīta galda, mansarda galda, es viņu nosaukšu tā. Un mums ir arī neliela neoficiālā daļa ar kafiju, kādu vīna glāzi, tepat blakus otrā telpā, tā kā laipni lūgti. Un paldies, ka jūs tiešām atradāt laiku atnākt pēcpusdienā šeit. Paldies!